Laba dieniņa visiem! Šodien gribētu parunāt par padošanos situācijām un pieņemšanu. Negativitāte ir absolūti nedabiska, tā ir psihisks piesārņojums, un šai bezgalīgai negativitātei ir dziļa saistība starp dabas piesārņošanu un iznīcināšanu, kas tiek uzkrāta cilvēces kolektīvajā apziņā. Neviena cita dzīvības forma uz šīs planētas nezina negativitāti, tikai cilvēki. Un neviena cita dzīvības forma negandē un nepiesārņo zemi, kas to uztur. Vai kādreiz esat redzējuši kādu satrauktu koku, vai jums ir gadījies satikt kādu depresīvu delfīnu, vai varbūt vardi, kurai ir problēmas ar pašapziņu, varbūt kādu kaķi, kurš nevar atslābināties, vai kādu putnu, kurš ir aizvainots. Vienīgi dzīvnieki, kas varbūt kādā brīdī piedzīvo ko līdzīgu negativitātei, ir tie dzīvnieki, kas dzīvo ciešā kontaktā ar cilvēkiem. Un tā ir sasaistījušies ar cilvēku prātu un tā radīto ārprātu. Pavērojiet jebkuru augu vai dzīvnieku un ļaujiet, lai tas jums iemāca pieņemt esošo, padoties un baudīt tagadni. Ļaujiet tiem iemācīt jums, kā dzīvot un kā mirt, un nepadarīt dzīvi un nāvi par problēmu. Ja runājam par padošanos, tad kā ir iespējams savienot padošanos ar situāciju pārvarēšanu un veiksmīgu atrisināšanu? Daži varbūt padošanos uztver ar negatīvu blakus nozīmi, kas norāda uz sakāvi izgāšanos un sakāvi stājoties pretī dzīves izaicinājumiem. Patiesa padošanās tomēr ir kas cits, tā nenozīmē pasīvu samierināšanos ar jebkuru situāciju un neko nedarīšanu. Padošanās ir vienkāršā, taču dziļā gudrība piekāpties, nevis pretoties dzīves plūsmai. Tā kā dzīves plūsmu var pieredzēt tikai tagadnē, tāpēc padoties nozīmē pieņemt pašreizējo mirkli, tā ir atbrīvošanās no iekšējās pretestības. Sevišķi spilgti to var redzēt, kad dzīvē parādās sarežģījumi, kas nozīmē, ka radusies plaisa starp prāta prasībām vai noteiktām cerībām uz esošo. Tā ir sāpju plaisa. Ja jums jau ir lielāka dzīves pieredze, tad zināt, ka lietas misējas itin bieži, un tieši šajos brīžos ir jāvingrinās padoties, ja vēlaties atbrīvoties no sāpēm un ciešanām. Pretestība pati par sevi ir prāta darbība. Padošanās ir tīri iekšēja parādība. Tas nenozīmē, ka ārējā līmenī jūs nespējat darboties un mainīt situāciju. Piemēram, ja jūs būsiet iestrēdzis dubļos, jūs taču neteiksiet, ok, es iesprūdu, laikam būs jāsamierinājās. Jums nevajag nevēlamu vai nepatīkamu situāciju atzīt par pareizu un nav nepieciešams sevi maldināt un teikt, ka iestrēgšana dubļos nav nemaz tik slikta. Nē. Jūs pilnībā apzināties, ka gribat tikt laukā, un jūsu uzmanība sašaurinās un koncentrējas tieši uz šo mirkli. Jūs saprotat, ok, tā notika, labi, un tagad risinājums, ko es varu darīt, lai izkļūtu ārā. Un jūsos nebūs dusmas, nebūs aizkaitinājums. Nedomājiet par to, ko jūs dēļ šī kaut vai kavējat, un jūs mierīgi pieņemat situāciju. Koncentrējieties nevis uz 100 lietām, bet uz vienu, ko varat darīt tieši šī brīdī. Tas nenozīmē, ka nevajadzētu neko plānot, taču pārliecināties, ka neesat sācis projicēt sevi kaut kādā nākotnē, tādējādi zaudējot tagadni. Tagadnes dimensijā bieži vien visdīvainākajā veidā kaut kas mainās, jums pašam neko nedarot. Un nevajadzētu jaukt šo padošanos ar frāzēm mani tas vairs nesatrauc, man pilnīgi vienalga, jo padomājot dziļāk, šādas frāzes vai domas patiesībā ir aizvainojuma formā slēpta negativitāte un līdz ar to slēpta pretošanās.
Un padošanās nenozīmē, ka ļaujat citiem sev kāpt uz galvas. Jūs viņiem varat pateikt skaidru nē, aiziet prom un atrasties nepretošanās stāvoklī. Vienkārši ļaujiet šai atbildēji veidoties nevis no reakcijas, bet no skaidras saprašanas par to, kas jums šai brīdī ir vajadzīgs. Ļaujiet tam būt bez reakcijas. Nē, kas ir brīvs no negativitātes. Attiecībās, iesaistoties strīdā vai konflikta situācijā ar partneri vai citu tuvu cilvēku, sāciet novērot, cik ļoti cenšaties aizsargāties, kad jums uzbrūk, un izjūtiet savas agresijas spēku, kad uzbrukat otram. Vērojiet, kā esat pieķēries saviem viedokļiem un uzskatiem. Sajūtiet šo mentāli emocionālo enerģiju aiz tieksmes pierādīt šo savu taisnību un padarīt otru par vainīgu. Tā ir ego prāta enerģija, jums tā ir jāatzīst un jāsajūt kā pilnīgi iespējama. Un kādu dienu strīda vidū jūs sapratīsiet, ka jums ir izvēle un jūs varat atteikties no šīs savas reakcijas, lai pavērotu, kas notiks. Jūs padodaties, turklāt darot to ar tādu sejas izteiksmi, kas saka, es paceļos pāri šīm bērnišķībām un lūk, tad pavērojiet, kas notiek ar otra cilvēka mentālo pozīciju, jo jūs vairs nedodat tai enerģiju ar savu pretošanos. Atcerieties, nepretošanās ir darbība, kas nenāk no reakcijas. Nepretojieties pretinieka spēkam, piekāpieties principā, lai uzvarētu. Tas pats sakarā ar slimību. Būdams slims vai nevarīgs, nejūtieties tā, it kā būtu izdarījis ko aplamu vai esat pie kaut kā vainīgs. Nevainojiet dzīvi, ka tā pret jums ir netaisnīga, jo tā ir pretestība. Ja jūs ir piemeklējusi smaga slimība, izmantojiet to apskaidrības iegūšanai. Visu slikto, kas gadās jūsu dzīvē, izmantojiet apskaidrības iegūšanai. Atņemiet slimībai šo laiku, nepiešķiriet tai ne pagātni, ne nākotni. Ļaujiet tai ienest jūs intensīvā pašreizējā brīža apziņā un vērojiet, kas notiek. Pārvērtiet parastu metālu par zeltu, ciešanas par apziņu, nelaimi par apskaidrību. Ja jūs esat nopietni slims un jūtaties dusmīgs, vai sašutis par to, ko es nu tikko teicu, tad šī ir skaidra zīme, ka slimība ir kļuvusi par daļu no jūsu šī es apziņas un ka jūs šobrīd aizstāvat savu identitāti. Tāpat, kā aizstāvat savu slimību. Liela daļa cilvēku, kuri vēl nav apzinājušies lietu būtību, tikai kritiskā un galējā situācijā spējas pārlaust ego biezo čaulu un piespiest to padoties, lai atmostos. Galējā situācija rodas, kad notiek kāda nelaime, apvērsums, liels zaudējums vai ciešanas, tad visa jūsu pasaule sašķīs drumstalās un tai vairs nav nekādas jēgas. Un ego prāts, šīs pasaules radītājs, vienkārši sabrūk. Un tad no vecās pasaules pelniem var rasties jauna pasaule. Protams, nav nekādas garantijas, ka tas tā būs. Tas viss atkarīgs no cilvēka, taču iespēja pastāv vienmēr. Dažiem cilvēkiem tādos brīžos tieši otrādi rodas vēl lielāka pretestība un viss vēl pastiprinās, un tad tas kļūst par kritienu ellē. Neviens nesaka, ka padoties jums uzreiz viss būs tik forši, ja, un jūs kļūsiet laimīgi. Tā nebūs. Tas ir darbs ar sevi. Vienkārši sāpes un bailes pārvērtīsies par iekšējo mieru un skaidrību. Tad, kad sāpes ir dziļas, visas runas par padošanos droši vien šitīs bezjēdzīgas un veltīgas. Kad jūs esat bēdu sagrauts, ja, jums visdrīzāk būs spēcīga vēlme no tām aizbēgt, nevis padoties. Jūs negribat just to, ko jūtat, kas gan varētu būt vēl dabiskāk. Taču aizbēgt nav iespējams, izies nav. Bēgt var dažādi lietojot alkoholu, strādājot, dusmojoties, lietojot
teiksim, narkotikas, ja, apspiežot sevi vai citus, taču tas neatbrīvos jūs no sāpēm. Ja noliedzat emocionālās sāpes, tad ar tām piepildās visas jūsu domas un darbības, kā arī attiecības. Jūs pārraidāt šīs sāpes kā enerģijas starojumu un pārējie to uztver. Ja nav atrodama izeja, tad vienmēr ir ceļš, kas ved cauri. Tāpēc nenovērsieties no sāpēm, stājieties tām pretī, izjūtiet tās pilnībā. Nedomājiet par tām, bet izjūtiet. Izpaudiet tās, ja nepieciešams, taču neveidojiet prātā no tām kaut kādus scenārijus. Visu uzmanību vērsiet uz izjūtām un nepievērsieties kādam cilvēkam vai kaut kādai situācijai. Vai varbūt notikumam, jā, kas visu šo varētu būt izraisījis. Sevis žēlošana un savu bēdu stāstīšana citiem nemazinās jūsu ciešanas. Ņemot vērā, ka no jūsu izjūtām jūs nevarat aizbēgt, vienīgā iespēja ir iedziļināties, ja ne, viss paliks pa vecam. Sākumā tas var likties kā kaut kas tumšs, biedējošs, un tad var parādīties tieksme bēgt prom. Novērojiet to, tomēr neko nedariet un nerīkojieties. Turpiniet koncentrēties uz sāpēm, turpiniet izjust skumjas, bailes, šausmas, vientulību un tā tālāk un tā joprojām. Palieciet šai pašreizējā mirklī, esiet modrs. Tā jūs šai tumsai sāksiet ienest gaismu, jo pilnīga uzmanības veltīšana ir arī pilnīga pieņemšana. Tā ir padošanās, saskaršanās ar dziļām sāpēm, ļaušana tām būt un to novērošana ir apzināta došanās nāvē. Un tā jūs varat saprast, ka ne no kā nav jābaidās. Mirst vienīgi jūsu ego. Cilvēki, kuri, kā mēs sakām, kāpj uz vieniem un tiem pašiem grābekļiem. Pieņemsim, sieviete izvēlas partnerus, kas viņu fiziski vai emocionāli ietekmē. Kāpēc viņa izvēlas šādus partnerus un kāpēc negrib atbrīvoties no šādām situācijām? Ja? Kāpēc tik daudz cilvēki izvēlas sāpes un ciest? Šāda izvēle norāda uz augstas pakāpes apzināšanos, jo bez tās izvēle nav iespējama saskaņā ar prāta nosacījumiem. Jūs esat spiests domāt, just un darboties noteiktā veidā. Kāpēc sievietes ir iestrēgušas attiecībās ar partneri, kas dara viņām pāri? Tāpēc, ka neizvēlas. Prāts, kādu to nosaka pagātne, vienmēr meklē atjaunošanos tajā, ko pazīst un prot. Pat ja tas ir sāpīgi, tas tomēr ir kaut kas pazīstams. Nepazīstamais ir bīstams, jo pār to nav nekādas kontroles. Tieši tāpēc prātam nepatīk apzināties pašreizējo mirkli, jo tas rada pārāvumu šai prāta plūsmā un arī pagātnes un nākotnes nepārtrauktībā. Tāpēc sievietes, identificējoties ar savu prātu, varbūt no jauna rada pagātnē apgūtu modeli, kurā intimitāte un aizvainojums ir saistīti. Varbūt tiek izspēlēta arī bērnībā kaut kāda iegūta pieredze, apgūts prāta modelis, ja, saskaņā ar kuru viņa ir nevērtīga un sodāma. Iespējams arī, ka šīs sievietes savas dzīves lielāko daļu dzīvo ar sāpju ķermeni, kas vienmēr meklē jaunas sāpes, no kā baroties. Viņu partnerim ir pašam savi neapzināšanās modeļi, kas papildinās viņas modeļus. Šādam cilvēkam jāpamāca, kā vērot šeit un tagad aiz domām un emocijām. Būtu jāzina, kā atbrīvoties no sāpju ķermeņa, jāiemācās apzināties iekšējo ķermeni un tagadnes nozīmi. Tad, kad viņa iemācīsies ieiet tagadnē un tādā veidā salauzt pagātni, viņai būs izvēle. Līdzīgi arī ir tad, ja esat viens no tiem daudzajiem cilvēkiem, kam ir nesaskaņas ar saviem vecākiem, ja vēl aizvien nesat sevī aizvainojumu par kādu viņu rīcību, ja, tad joprojām ticat tam, ka viņiem bija izvēle un ka viņi varēja rīkoties savādāk.
Vienmēr izskatās, ka cilvēkam ir bijušas izvēles, taču tā ir tikai ilūzija. Kamēr prāts ar tā nosacītajiem modeļiem valda pār jūsu dzīvi, kamēr jūs esat prāts, kāda gan jums varētu būt izvēle? Nekāda, jo patiesībā jūsu nemaz nav. Stāvoklis, kad esat identificējies ar prātu, ir ārkārtīgi disfunkcionāls. Tas ir tāds kā vājprāta paveids. Gandrīz katrs cilvēks cieš no šīs slimības. Atšķirības ir tikai intensitātes pakāpē. Tajā brīdī, kad to saprotat, aizvainojums vairs nepastāv. Apziņai ir jābūt pilnībā modrai un ir jāpadodas pirms iespējams piedot. Es arī daudz ko esmu darījusi lietas labā, elpošanas meditācijas, semināri, grāmatas, lai varētu iemācīties, nepretoties un padoties. Taču, ja godīgi, vai es esmu sasniegusi pilnīgu mieru visās situācijās, nē, tāpēc arī es vēl mācos, jo vienā situācijā tas sanāk viegli, bet citā atkal tu noraujies un pēc tam saproti, ka bāc atkal nesanāca. Ja dzīvē būtu viss tik vienkārši izdarāms, tad jau visi varētu nodzīvot visu bez aizķeršanās, uz easy peasy, un kāda tur mācību stunda. Ko es varu darīt pēc kārtējās neizdevušās situācijas? Es varu piedot sev, ka neatrodos šeit un tagad miera stāvoklī un pieņemt to, ka tā sanāca. Viss, ko pieņemat pilnībā, novedīs jūs tieši mierā, un tas ir šis padošanās brīnums. Secinājums ir padoties esošajam un pilnībā atrasties tagadnē, jo pagātnē vairs nav nekādas varas. Jums tā principā vairs nav vajadzīga. Atslēga ir tagadnē, un kā jūs varēsiet zināt, kad esat padevies, jūs to jutīsiet, un tad jums vairs neradīsies tāds jautājums. Tā kā es ceru, ka kaut kas jums atkal varbūt kāds teikumiņš vai vārds aizķersies un noderēs. Tā kā šodien tas ir viss. Paldies, ka skatījāties. Līdz nākamajai reizei!